Labrīt! Ir laiks brokastīm. Varbūt kādam tās būs vakariņas, varbūt kādam tās būs naksniņas. Viss atkarīgs no brīža, kad ēdīsim. Ieklausāmies uzmanīgi. Šo maltīti ēdīs pat bērni. No pieredzes zinu. Šo maltīti varētu pagatavot pat 8-gadīgs bērns. Tik vienkārši tā ir. Produkti, kas mums vajadzīgi, ir pavisam vienkārši. Sākšu es ar kāda kolorīta šefpavāra vārdiem. Ja jums pēkšņi mājās ierodās ciemiņi, un jums nekā ēdama nav, mēs ņemam baltmaizi, salāmi, sieru, barbekju mērci, majonēzi un margarīnu. Protams, šīs sastāvdaļas katrs var variēt kā nu grib, dažādos veidos. Baltmaizes šķēlītes apsmērējam ar margarīnu. Ja kādam ir kāda diēta, var izmantot arī, protams, sviestu. Būs treknāk un sātīgāk. Pie šādi apsmērētas maizītes ļoti labi lips klāt salāmi vai kāda cita uzgriežamā gaļa, kas nu kuram labāk garšos. Ja šīs gatavās sviestmaizītes vēl neesam apēduši, tad liekam tās uz pannas. Ņemam rīvi un sarīvējam sieru. Protams, ja ir baigais slinkums, sieru var nerīvēt, vienkārši sagriezt. Ievērojot vispārējās saprāta robežas, dekorējam desu maizītes ar majonēzi. Pēc tam vēl pa virsu kečupu vai barbekju mērci. Varbūt kādam garšos sinepes, un lai maizītes būtu pavisam sātīgas, uzliekam vēl pa virsu iepriekš sarīvēto sieru. Un te nu maizītes ir gatavas doties uz cepeškrāsni. Liekam maizītes iekšā iepriekš uzsildītā cepeškrāsnī. Temperatūra 200 grādi un cepsim maizītes mēs 7 minūtes. Pēc 7 minūtēm mums būs gatava maltīte. Nu vēl tikai jāuztaisa kafija un maltīte gatava. Šis video varbūt pat varētu būt noderīgs pusauģiem, kuri mājās būs apēduši visus cepumu, čipsu, riekstu un konfekšu krājumus un joprojām gribēsies ēst. Šis ir labs variants. Ir ok. Vienkārši, veselīgi, lēti un ātri. Nekas nevar būt labāks. Lai jums labi garšo un lai jums jauka diena!